Sveiki, vasali, tere, visās valodās var sasveicināties. Malmer Klāsiem un AMV metāla risinājumi ir tie, par ko es stāstīšu, bet es arī atļāvos mazliet, teiksim, pievienot informāciju par renovācijas pieredzi kā tādu Igaunijā. Bet sāksim mēs ar faktu par Ludzu. Un tātad kopš zinātnieki strīdās, bet kopš 17. un 18. gadsimta Ludzas apriņķī īstenībā dzīvoja Ludzas igauņi, jeb luci, Lucu etniskā grupa. Un tie esat bijuši pat gandrīz 5000, 4500, kas prātuši runāt dienvidu igauņu dialektā. Savulaik viņš šeit dzīvoja, viss bija lieliski, bet, diemžēl, etniskā grupa pakāpeniski izudusi, jo luci precējušies ar latviešu meitenēm un apguvuši latviešu valodu. Man šis fakts likās ļoti interesants. Ceru, ka jūs uzzinājāt kaut ko jaunu. Renovācija Igaunijā. Tātad pirmie daudzdzīvokļu namu renovācijas projekti sākās kaut kur pirms 15 gadiem, tad ļoti aktīvi. Principā uzreiz pēc neatkarības apgūšanas, bet pirms 15 gadiem ir ar lielu uzsvaru un lielu atbalstu granti no valsts puses, Eiropas Savienības naudas un tā tālāk. Un tātad šobrīd kopā ir renovēts gandrīz 2000 mājas. Lielais plāns, kas iet roku rokā ar Eiropas Savienības plānu, ir līdz 2050. gadam sasniegt C līmeņa energoefektivitāti mājām, kuras ir uzbūvētas pirms 2000. gada. Un šobrīd mēs runājam par 14,000 mājām. Ja šīs mājas tiks renovētas ar uzbūvējam apkārt stalažiņas, siltinam, uzliekam skaistu krāsiņu, uzliekam visas pārējās lietas. Šādā veidā renovējot, tas aizņems aptuveni 100 gadus. Tātad nekādā veidā to nevar izdarīt 25 gados, kāds ir plāns. Tiek izmantot citi risinājumi, citi veidi, un tātad, lai to paveiktu, kas ir 14,000 mājas, kā es jau minēju, tad šobrīd ļoti liela, teiksim, inovācija ir izmantot paneļus, kas tiek rūpnieciski ražoti, tie ir koka paneļi. Šādā veidā tātad tiek nodrošināts, ka mājas renovācija tiek paveikta daudz ātrāk, mājas renovācija tiek paveikta daudz tīrāk, jo nav jāveic gandrīz nekādi darbi, kas tiek parasti veikti uz vietas būvobjektā, jo paneļi tiek sagatavoti rūpnieciski, nav gandrīz nekāda kļūdas, efekta un tā tālāk. Vidējās renovācijas izmaksas šobrīd uz kvadrātmetru ir gandrīz 300 eiro. Bet vidēji kopš 15 gadu laikā, kad sākās šīs renovācijas, tātad izmaksas ir pieaugušas par 15%. Es pilnīgi piekrītu tiem, kas teica, ka renovēt vajadzēja vakar, bet labākais laiks, kad sāk renovēt, ir īstenībā vismaz šodien. Tātad, kas ir obligāti Igaunijā? Obligāti ir tehniskie konsultanti, bez tā neviens nekādas renovācijas pat nedomās veikt. Ventilācijas un apkuras sistēma mērījuma protokoli, jo, ja mēs renovējam un vienkārši uzbūvējam apkārt mājai kasti, tad, diemžēl, bez kārtīgas ventilācijas un apkuras sistēmas renovācijas nekas neizdosies. Neesmu dzirdējis ne no viena šodienas runātāja par līgumiem par pēcapkopi, vai kaut kas tāds arī tiek plānots. Un, protams, ka energoefektivitātes marķējuma mērījums gadu pēc projekta pabeigšanas, lai saprastu, vai tad tiešām ir iegūts tas risinājums, kurš ir bijis nepieciešams. Kādi ir izaicinājumi Igaunijā? Viss nav, protams, tik jauks un krāsains, kā mēs gribam par to domāt, bet ļoti bieži īpašniekiem un apsaimniekotājiem arī ir tā pati problēma, ka nav finansiāli iespēja renovēt savu ēku līdz nepieciešamai C klases energoefektivitātei. Tāpat arī šobrīd Igaunijas valdība ir sapratusi, ka 200 eiro gadā ir mazliet par mazu, ka vajadzētu 900 miljonus eiro, un tad šobrīd tiek meklēti risinājumi, kur šo naudu atrast. Bieži vien tāda ēkas tiek renovētas nevis enerģijas ietaupījuma dēļ, vai vismaz cilvēki gribētu tādā veidā to darīt, bet, piemēram, tikai, lai estētiski uzlabotu izskatu un tā tālāk. Bet, tātad, kā mēs atceramies, tad primārais šobrīd ir sasniegt C klasi energoefektivitātē. Lūk. Tātad daži paveiktie projekti, kas ir paveikti šobrīd Tallinā,
Es esmu šovasar apmeklējusi, man liekas, visas Latvijas pilsētas, apciemojot potenciālos un esošos Malmēra klāsījuma partnerus. Un mēs esam daudz diskutējuši par balkonu renovācijām un par renovācijām Igaunijā kā tādām. Un viņi bieži saka, jā, bet jums jau tur tās mājas nav padomja, vai ne? Es saku, bet pastieties, kur ir sērija 102, sērija 103, ar ko viņas atšķirās. Vienkārši ir veikta renovācija un mājas ir ieguvuši jaunu izskatu. Kad mēs runājam par balkoniem, mana sirdslieta, ja mājas acis ir logi, tad balkoni īstenībā ir tā skaistā brillīte, kas padara to skatu pabeigtu. Bieži vien mēs plānojam izmantot šīs rūpnieciski izgatavotās saliekamās fasādes, ko es jau minēju, bet balkona renovācija pieprasa atsevišķu risinājumu. Un tas nozīmē, ka vai nu tiek plānots, ka balkoni vispār netiks renovēti, tad viņi tiks renovācijas laikā novākti un netiks atgriezt savā pirmatnējā vietā, vai arī ir jāmeklē citi risinājumi, kā tad viņus renovēt, un par to mēs arī parunāsim. Tad vēl viens izaicinājums, ko arī Igaunijā mēs esam dzirdējuši, it sevišķi renovācijas pirmsākumos, ja mājas balkoni tiek renovēti kopā ar māju, un arī papildus siltināti, tad, diemžēl, samazinās jau tā nelielā telpa, jo, ja jums ir, teiksim, balkons, kur kvadrātmetri ir 2, un tad jūs no katras vēl sienas uzliekat 20 centimetru siltinājumu kārtu, tad tā jau mazā telpa paliek vēl mazāka. Un, tad arī, protams, atsevišķa lieta par iestiklošanu. Es esmu redzējis ļoti pozitīvus piemērus, kur tiek veikti balkoni vai loģija iestiklojumi, kā arī veidus, kur, teiksim, tiek izmantoti PVC logi un tā tālāk. Bet galvenā problemātika, ko es redzu, ir, ka bieži vien projektā, piemēram, šis iestiklojums ir ieplānots, ka viņš tur būs, bet kamēr projekts tiek realizēts, tiek nolemts, ka nē, tas ir par dārgu, mēs to nedarīsim. Un tad, lai tomēr visi paši individuāli, kad pabeigsim projektu, tad arī gan jau, ka paši mājas iedzīvotāji kaut kā tiks galā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka sadardzinās iestiklošanas izmaksas par vienību. Jo, ja mēs varam, piemēram, piedāvāt risinājumu visai mājai, mūsu, kā ražotāja intereses, viennozīmīgi ir palīdzēt visai mājai ar iestiklojumu risinājumu. Jo tas nozīmē, ka mūsu iepirkuma cenas, piemēram, stiklam ir daudz labākas, un arī jūsu, kā mūsu jaunā klienta vai partnera cenas, attiecīgi arī būs daudz patīkamākas. Otrais moments, ja iestiklošana ir daļa no projekta, tad saskaņošanas jau ir veiktas. Ja nē, tad ir jāskaņo atsevišķi būvvaldē, kas arī padara visu pasākumu garāku un, protams, ka birokrātiskāku. Viena lieta, kas Igaunijā ir ļoti populāra, ir tērauda konstrukcijas balkona renovācijai. Tātad, kāds ir šis, teiksim, pamatprincips, kā notiek šāda veida balkonu rekonstrukcija? Ēka tiek nomērīta 3D formātā, tiek projektēti individuāli rāmi katrai ēkai, parasti tās ir 5 stāvu ēkas, un pēc tam, kad ēka jau ir atjaunojusi savu izskatu ar šiem paneļiem, par ko es runāju iepriekš, visu 5 stāvu karkas balkoniem tiek uzstādīts ar vienu piegājienu pie šiem elementiem, kas jau ir ieplānoti uzstādīšanas laikā. Pēc tam pārējie uzņēmēji, kas arī mēs šajā gadījumā būsim, var pievienot savus nepieciešamos elementus pie metāla tērauda konstrukcijas. Proti, tas būs balkona grīda, tās būs balkona margas, iestiklojums un tā tālāk. Šādā veidā uzstādīt balkonus var burtiski pāris darba dienu laikā. Lūk, šeit ir piemērs, kā, piemēram, Tallinā izskatās šādas balkona konstrukcijas. Tad māja jau ir nosiltināta, un tad pēc tam konstrukcijas tiek piestiprināts pie esošajiem stiprinājumiem, un tad jau attiecīgi mēs pievienojamies, piemēram, ar risinājumu, kas ir balkona margas. Lūk, balkonu augstā iestiklošana. Es teikšu godīgi, es braucu pa Rīgu, es braucu pa Reizekni, es braucu pa Ventspili, un es redzu mājas, kuras izskatās ļoti interesanti, tāpēc, ka pirmajā stāvā mums ir režģi, otrajā stāvā mums ir PVC logi visām loģijām vai dažām loģijām, un tad šur tur vēl kaut kādas brīvas izvēles mākslinieku redzējums ir ticis realizēts.
Viens no variantiem, ko mēs noteikti iesakam izvērtēt, būtu balkonu augstā iestiklošana ar alumīnija stikla sistēmām, kas palīdz nodrošināt dabīgu ventilāciju uz balkona, kā arī palīdz to balkonu padarīt par telpu, ko var izmantot visu gadu, bet vienlaikus arī tajā pašā laikā atstāt to kā telpu, kuru var turpināt izmantot bez vizuāliem ierobežojumiem vasarā, kad laiks ir jauks un tomēr gribas uz šī balkona pabūt. Lūk. Parasti Igaunijas pieredze ir tāda, ka balkoni tiek iestikloti vienlaikus kopā ar visiem darbiem, kas ir ieplānoti. Un ja tas notiek kopā ar visiem renovācijas darbiem, tad, godīgi sakot, daļa no izmaksām tiek sekta arī ar valsts atbalstu, kas nozīmē to, ka vidēji vienas vienības uzstādīšana klientam, jeb patērētājam, kurš dzīvo šajā dzīvoklī, dienas beigās samazina izmaksas par aptuveni 30%. Šādi izskatās sistēma, par ko es runāju. Tie ir salokāmā tipa bezrāmbju iestiklojumi. Attiecīgi sistēma ir nepamanāma, nebojā fasādes izskatu. Un labā dienā, atverot šīs sistēmas, jūsu balkons īstenībā ir absolūti ar neierobežotu skatu uz pasauli, kuru jūs gribat redzēt. Paldies jums liels par uzmanību!